26. janvārim Latvijas vēsturē ir nemazāka nozīme kā 18. novembrim, bet par šo datumu neskāpēc runājam mazāk. Katra valsts sāk pastāvēt tikai no tā brīža, kad to atzīst par starptautisko attiecību dalībnieku, jeb subjektu. Latvija par tādu kļuva nevis 1918. gada 18. novembrī, bet gan nedaudz vairāk kā 2 gadus vēlāk, 1921. gada 26. janvārī. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 26. janvārs pat bija noteikti kā svinama diena. Noskaidrosim, kāpēc. Augstākā padome Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Beļģijas vārdā nolēma atzīt Latviju un Igauniju de jure, lai dzīvo Latvijas valsts. Šāda ziņa 1921. gada janvārī pāršalca Latviju. Cilvēki ar Latvijas karogiem devās ielās, priecājās, sveica viens otru. Kāpēc gan, ja Latvijas valsts bija izveidota jau 1918. gadā? Izveidot jaunu valsti nav nemaz tik viegli. Ja apskatāmies situāciju mūsdienās, mēs redzam vairākas valsts, kuras pastāv uz papīra, bet ne kartē un starptautiskos dokumentos. Tādas ir piemēram Ziemeļkipra, Kosova, Abhāzija, Taivāna. Šīm valstīm ir sava teritorija, iedzīvotāji, pat valdība, taču šīs valdības nespēja nostiprināt savu varu tik pārliecinoši, lai to atzītu arī citas valstis. Arī Latvija 1918. gada 18. novembrī vēl pastāvēja vairāk vai mazāk, bet uz papīra. Padomājiet, nepilnu mēnesi vēlāk jaunizveidotajai valstī uzbruka sarkanās armijas karaspēks un sākās Latvijas neatkarības karš. Drīz vien Latvijai uzbruka arī vācu karaspēks, tad Bermonta armija. Jā, latviešu politiķi, valdība un tauta darīja visu iespējamo un reizēm pat neiespējamo, bet būsim godīgi. Kara rezultāts tomēr bija ļoti neparedzams. Tāpēc arī citas valstis Latvijai uzreiz nedeva visas starptautiskās iespējas, jo nezināja, vai tāda Latvijas valsts vispār pastāvēs. Bet ceļš uz Latvijas starptautisko atzīšanu sākās pat vēl pirms Latvijas valsts dibināšanas. Pirmā pasaules kara laikā, kad sabruka Krievijas impērija un Vācijas impērija bija vāja, latviešiem bija skaidrs, ka ar laiku būs jāveido pašiem sava valsts un jāsāk veidot sakari ar rietumiem. 1918. gada jūlijā Latvijas pagaidu Nacionālā padome uz Stokholmu nosūtīja jauno finansistu Zigfrīdu Annu Meirovicu. Stokholmā viņš atvēra informācijas centru par Latviju un mēnesi vēlāk devās jau uz Lielbritāniju. Neskaitāmas reizes viņš gāja uz Lielbritānijas ārlietu ministriju, lai tiktu pie sarunas ar ārlietu ministru, skaidrot, ka Latvija ar Krieviju nesaista nekādas saites, ka latvieši nav boļševiki, ka latvieši nedraudzējas ar vācu muižniekiem. Beidzot, oktobra beigās Lielbritānijas ārlietu ministrs Balfours apsolīja, ka pēc kara Latviju neļaus pievienot Vācijai un ka Lielbritānija atzīs tādu Latvijas valsti un tās valdību. Pirmo reizi kāda lielvalsts runāja par Latviju kā par valsti, turklāt gandrīz mēnesi pirms tāda valsts vispār bija dibināta. 1918. gada novembrī karš tuvojās beigām. Tik daudz kas notika, un Meirovics zināja, ka izteikti solījumi var arī aizmirsties. Tāpēc viņš lūdza Balfouru rakstiski apliecināt Lielbritānijas nostāju. Un 11. novembrī, dienā, kad Vācija izstājās no kara un slēdz pamieru, Lielbritānijas ministram ir laiks uzrakstīt atbildi. Lielbritānija joprojām ar prieku apstiprina gatavību dot pagaidu atzīšanu Latvijas valstī. Un te sākas stāsts par atšķirībām starp 1918. un 1921. gada Latvijām. 1918. gada Latviju faktiski atzina Lielbritānija, Vācija, ASV, Japāna un citas valstis, bet tā bija atzīšana de facto. Šīs valstis piekrīt, ka tāda Latvija faktiski ir, taču šis atzīšanas fakts nav patstāvīgs. Latvija un citas valstis nesaistīja nekādas sadarbības dokumentus, savienības. Šīs valstis atzina Latviju, bet varēja šo atzīšanu arī atsaukt, ja Latvijai tomēr neizdotos būt neatkarīgai. Lai mainītu šo statusu, Latvijas pārstāvi 1919. gada janvārī devās uz Parīzes miera konferenci un iesniedza memorandus un notas ar galveno prasību Latvijas juridisku atzīšanu. Tomēr miera konferences dalībnieki prasību noraidīja.
Galu galā uz Latvijas zemes tobrīd notika karš, bija neskaidrības, kas notiks ar Krieviju, vai tur atgriezīsies cara vara, vai nostiprināsies boļševiki. Katrā gadījumā bija riskanti atzīt šo jauno Latviju. 1919. un 1920. gadā latvieši cīnījās par Latviju kaujās, un diplomāti politisko iestāžu gaitiņos. Papildus sabiedroto meklēšanai kara vajadzībām, politiķi joprojām centās panākt Latvijas atzīšanu. 1920. gada sākumā karš uz Latvijas zemes bija beidzies. Augustā Latvija un padomju Krievija parakstīja miera līgumu, ar kuru Krievija atteicās no Latvijas zemes uz visiem laikiem. Kad bija skaidrs, ka Latvija nebūs daļa ne no Krievijas, ne Vācijas, vai bija laiks uzņemt Latviju pārējo valstu pulciņā. 1920. gadā Latvijas pārstāvi devās uz Ženēvu, kur sanāca Tautu Savienības pārstāvji. Tautu Savienība bija 1919. gadā izveidot starptautisku organizāciju, kuras mērķis bija karu novēršana un globāla dzīves kvalitātes uzlabošana. 16. decembrī 5 Tautu Savienības valstis balsoja par, bet 24 pret Latvijas uzņemšanu Tautu Savienībā. Bet latvieši nepadevās. Jau mēnesi vēlāk Meirovics devās uz Parīzi, kur bija plānotas sabiedroto augstākās padomes tikšanās. Meirovics tikās ar Lielbritānijas, Francijas un Itālijas politiķiem un vēlreiz pārliecināja, ka Latvija spēs noturēt savu valsti, ka Latvija ir pilntiesīga valsts. Meirovics bija pārliecinājis Itālijas un Francijas pārstāvjus, bet iznākums joprojām bija neparedzams. 26. janvāra sēdē dienas kārtībā nonāca arī Latvijas jautājums. Argumentus par Latvijas starptautisko atzīšanu teica Francijas ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs Bertello, bet Lielbritānijas ārlietu ministrs Lords Kerzons argumentēja pret Baltijas valstu atzīšanu. Francijas ministra Aristīda Briāna un Itālijas ārlietu ministra grāfs Sforcas dedzīgās runas pamudināja arī britu premjeru Davidu Lloydu Džordžu principā atbalstīt Latviju. Tiek teikts, ka sanāksmes laikā britu premjers it kā nedaudz iesnaudies, un kad viņam jautāts, vai Lielbritānija piekrīt atzīšanai, viņš pamodies un teicis yes. Un Lords Kerzons, kurš iebilda pret šo faktu, nevarēja vairs otrais argumentēt, jo Lielbritānija jau bija nobalsojusi, un bija nobalsojusi par Latvijas starptautisko atzīšanu. Un tā kā vairākums bija par, Francijas ministrs Aristīds Briāns parakstīja notu jeb dokumentu, ar kuru sabiedroto augstākā padome atzina Latvijas valsti de jure, jeb juridiski. Šis dokuments pazīstams kā Briāna nota, un par godu šim notikumam Rīgā viena no ielām joprojām ir nosaukt par Aristīda Briāna ielu. Priecīgās ziņas sasniedz arī Latvijas vadītāju Jāņu Čaksti. Viņš sasauc svinīgo Satversmes sapulces sēdi, un neraugoties uz augsto laiku sniegputeni, cilvēki Rīgā un citās pilsētās sāk pulcēties ielās. Plīvojot Latvijas karogiem un skanot orķestra mūzikai, pilsētās notika gājieni, tā skaitā uz sabiedroto valstu vēstniecībām pateicības izrādīšanai. Kas tad īsti bija mainījies? Valsts starptautiska atzīšana, jeb atzīšana de jure, nozīmē, ka citas valstis vairs ne tikai faktiski, bet arī juridiski atzīst kādu valsti. Tā ir likumā ierakstīta atzīšana, kuru nevar atsaukt. Ar starptautisko atzīšanu Latvija varēja veidot vēstniecības un uzņemt vēstniekus pie sevis, sadarboties ar citām valstīm, iestāties starptautiskās organizācijās. Tas nozīmēja arī palīdzības saņemšanu kara vai citos gadījumos, gan arī vieglāk saņemt aizdevumus, kas palīdzētu valsts attīstīšanā. Līdz martam Latviju de jure bija atzinušas vairākas valstis, un 1922. gada jūlijā to izdarīja arī ASV. Šī starptautiskā atzīšana bija ļoti nozīmīga ne tikai tobrīd, bet, kā izrādījās, arī tālākajā Latvijas vēsturē. Tāpēc, ka Latvija bija starptautiski atzīta valsts, lielākā daļa valstu neatzina Latvijas pievienošanu PSRS 1940. gadā. Visu okupācijas laiku Latvija saglabāja savus pārstāvjus rietumu valstīs, un tāpēc 1990. gadā bija iespējams juridiski vieglāk atjaunot Latvijas valsti.
Tā bija 1918. gadā izveidotās un 1921. gadā starptautiski atzītās valsts turpinājums. Atjaunojot Latvijas neatkarību, 26. janvāris sākotnēji nebija oficiāli atzīmējama diena. To, kā Latvijas valsts atzīšanas de jure atceres dienu, 1995. gadā atjaunoja Saeima, bet bija mainījušies atzīmēšanas rituāli. 26. janvāri joprojām ar publiskiem atceres pasākumiem atzīmē amatpersonas, taču tauta tos vairs īsti nesvin. Valsts augstākās amatpersonas šajā dienā tradicionāli noliek ziedus pie Meirovica un Čakstas kapa vietas. Bet nolikt ziedus, vai vismaz domās pateikt paldies Latvijas diplomātu neatlaidībai, varam mēs katrs.